Es te skatos video YouTube un domāju, nahuja šitādas stulbas reklāmas visu laiku tiek translētas. Zaibal, es vienkārši gribu apstīties video, 26 sekundes kaut kādas hero vārs reklāma. Es viņu reāli neņemšu, nespēlēšu. Man neinteresē kaut kāds stulbs sūdu spēlīt. Un viņi tik un tā viņi reklamē un apsēdās viņu debīli. Es pirms kaut kādiem pāris gadiem vai pāris mēnešiem kaut ko līdzīgu ieinstalēju savā telefonā. Caur Google vai kādu kontu, nezinu. Un tagad visu laiku šitās stulbās reklāmas. Un vēl devīlāki šitā laimes reklāmiņi. Nu, es nezinu. Man viņi riebjas, man viņi nepatīk, man viņi zaibal. Nu, kaut kāds murgs. Tako, brother, Jā, griežat automāts, maksājiet naudas iekšā, čakarēties savu laiku, visu izčakarēt, tā ir laimes un visu pārējā. Pilnīgs sviests. Jā, viss bīst jums jau naudu, laiks arī skrien un viss tā. Jā, un zin, kas jau trakākais visā šitajā te viņu reklāmās. Populāri cilvēki, viņi pat, viņiem naudas lieta, protams, ka naudas lieta. Krivenčī, Pāļu bazarā cilvēks, kas tur intervē visādus večus un slavenības un interesants cilvēks, foršas tādas intervijas, viņi tur bišķi iedzer, parunā par dzīvi un ļoti interesanti, tā, ko nesaku, bet, jā, viņš atzīst, ka viņš var visu šitos sūdus reklamēt un kā saucās tas šovs. Sviests galvā, jā, Baivais Ipiniecei Gavarei bija arī Krivenčī. Un jā, viņš reklamē laimes, zaibālu pīdzēts tas ir. Un vēl labāk reklāma. Es atveru šito te un vēl citu reklamē. Nu, tas ir bijis. Nu jā. Protams. Tas ir interesanti. Vienkārši izsakotās interesanti. Sviests, pilnīgs sviests, ko lai pasaka.